ieraudzīju, ka jūs esat tik daudz, es tā sāku rebert, jā, bet, tūlīt pāries. Ar to atrašanu, jā, mums ir kaut kādi dotie lielumi, bērnībā mēs viņus ārkārtīgi labi lietojam, jā, paskatieties uz maziem bērniem, viņi cenšas darīt to, ko grib, un nedarīt to, ko negrib. Jā, laimīgi cilvēku komponents, ja tā paskatās. Un tur jau mazā bērnā ir ielikts tas, kas es esmu, kāpēc es esmu piedzimis, kas man šajā pasaulē ir jādara, kāds labums no manas eksistences citiem cilvēkiem. Un tad mēs iegūstam dzīves laikā vēl dažas lielumus, kas mums traucē to realizēt, mēs aizmirstam, kas mēs esam, un bieži vien ne visi, protams. Un šis meklējuma process, ko arī nedara daudzi, to dara maz cilvēki no populācijas, maz procenti. Nevis pakļaujas kaut kādiem apstākļiem, kas viņi ir ietekmējuši, bet meklē atpakaļ ceļu pie tā autentiskā, pie tā rotaļīgā, pie tā unikālā bērneļa, kas mūsos vienmēr ir un paliks. Un meklēšana, jā, ir tas viens no paņēmieniem, kas neatlaiž, viens no paņēmieniem, kas var dot rezultātu. Jo tas, kas meklē, tur ir divi varianti. Vai nu atradīs, vai neatradīs. Un ja neatradīs, tagad varbūt viņš vēlāk. Tas, kas nemeklē, sēž tur, kur ir, un bubina par dzīvi, un nekas tur arī nemainās. Tā kā meklēšana ir ārkārtīgi zelta vērtīga padarīšana. Bet kur mēs pazaudējam to meklēšanu? Kāpēc tu pats esi rakstījis grāmatā, ka pārsvarā bērnu māca būt pareizam, nevis laimīgam, ja? Un ja mēs runājam par to meklēšanu un kaut ko, tad tas laimīgums jau ir tāda lielā vērtība, ko nevajadzētu tā kā pazaudēt. Kā tas pareizums mums? Labsajūta, ja laimi dzīves norma. Paprasiet mazam bērnam, viņš uzreiz sapratīs, ja viņam saka kaut ko par laimi, viņš neskapēc saprot, kas tas ir, bet grūti paskaidrot. Arī mēs pieaugušie kā saprotam, ko nozīmē šis vārds laimi, bet tad, kad jāiet detaļās, kā tur, tad var pateikt tikai, vai es jūtos laimīgs vai nē, bet kas tad veido to laimes sevi? Un kur tad mēs to pazaudējam? Jo mēs piedzimstam visi laimīgi, tā kā 100%, un visi ir ģēniji. Un katrs viens otru nekopē. Izdzīvošana. Tam bērnelim, tam mazajam sprīdītim, kas mūsos katrā ir jāpielāgojas tiem apstākļiem, kādi viņi ir. Mamma tāda, pēc tāda, skolotāja šitāda, baznīca šitāda, tur sabiedrības vērtības un uzskata šitāda par to, kas pareizi, nepareizi. Grāmatās es aprakstījis, tur ir tādas riktīgas lielas zonas, kas mums tāda lutauši, kas visu laiku traucē iet uz priekšu, laimes liet, jā. Un mums kā bērnam jau nav variantu. Mums ir jāpielāgojas tai situācijai, tiem apstākļiem. Un tad mēs runājam par traumām, par negatīvajām pieredzēm. Un bērns ir izdzīvotājs. Pusauģi jau tur tādi, jā, kaut kas tur man nemīl, tagad lekšu no tiltlējā un reizēm netīšām arī novec, kaut kā tas ir domāts, lai kādam atrieptos par to, ka viņš tiek ierobežots. Bet bērni ļoti talantīgi pielāgojās situācijai. Viņi zina, ka viņi izdzīvot viņam paši nevar, viņam vajag kāds, kas pabaro, kas samīļo, kas tur iemāc dakšiņu, turēt dupsīt, noslaucīt, jā, un tādā. Un tas periods tā bērniem, kad es biju spiests pielāgoties pasaulē, tā kā paiet, bet tās vecās programmas turpina darboties, man jābūt lērtam, man jāizdabā, ka tik par mani kaut ko slikti nepadomā, un ko tad tie limbežos, ko man tagad pateiks, ka es šitā te tagad izdarīju, vai aizgāju tādas biksēs uz veikalu. Un es sāku dzīvot citiem. Par sevi aizmirstu. Un te sākās, manuprāt, traģēdija. Ir dikta ar laika bēgli. Te sākās iekšējais konflikts, jo man tā iekšējā būtība, tā sprīdīša vajadzība iet uz laimes zemi, nekur nav atcelta, viņi visu laiku signalizē. Nāc pie manis. Kas tur pa ceļam, kas tur stāv? Te lutaušu maitas, Ja? Kā viņas dabūt kaut kā tā? Kas var palīdzēt tam mazajam tuntulim aiztuntulēt? Jā, tas ir tas tuntulis. Tas ir tas tuntulis, jā. Tev ir ļoti patīk tas vārds, jo tā grāmatā par to tuntuli. Kas var palīdzēt? Ir viens brīdis, kad mums dzīvē palīdz citi cilvēki. Viņi mums tā kā uzaicina Regīna, ja man teātrī, ja, un kaut kā man ir personīgā pamattrauma, bail no noraidījuma, ka es nepatikšu, ka man negribēs. Tad man uzaicina. Man paši uzaicināja, tad es arī izpaužos, ja. Jo arī šur braucot, man viens saka, jā, es kā jau tikšu, es nevaru nebrauc, būt pasaka, tas līmes. Mūsos attīstās ar laiku
citam lēnāk, citam vēlāk, citam nekad. Tas, ko mēs spoguļošanā saucam par pieaugušu, iekšējo pieaugušu. Tas ir tas pats labais tēls, tikai manī jau, ja es viņu attīstu. Kurš risina problēmas, kurš izvēlās, uz ko vērst uzmanību, vai uz to, kā sludīgs cenas uz veikalā, vai uz kaut ko jauku. Kā balts sniedziņš šodien uzkritis. Kā augsti, bet smuki. Un mūsos tā psihi tik nenormāli sasarota. Mūsos ir iekšējais bērns, iekšējais pusaudzis, iekšējais kritiķis, iekšējais parazīts, iekšējais sots. Zvērs, mūsos vēl ir tāds ritīgs normāls zvērs, tāds ritīgs plēsējs. Un ir viens, kas šito visu var novadīt. Tā pieaugušā daļa mūsos, ja jūs kaut ko zināt par smadzenēm, kaut gan tur neviens neko līdz galam nezina par smadzenēm, kas tas tāds vispār par orgānu, kam tas pieder. Bet smadzenes veidojās, tas iekšējais bērns izveidojās mūsos apmēram pirmajos 5-6 gadiņos. Tur viss tās galvenās programmatūras, tā pielāgoties pasaulē, ir viss traumatoloģija galvenā. Pusaudzis pēc tam ir ļoti ambiciozs, ja tas izveidojas mūsos kā pusaudzis. Tas ir tā mūsu subdaļa, kas visu laiku kaut ko grib aiziet, piedzīvot, izdarīt, mīlēt. Tur seksu grib, erotiku grib, romantiku grib, naudu grib, jaunu mašīnu, smukas šmotkiņas. Tas ir mūsu iekšējais pusaudzis. Un tas pieaugušais ir tas, kas ir tiešām ļoti mazai daļai pasaulē ritīgi izveidojās. Viņš pabeidz tīri smadzeņu līmenī veidoties 25 gadu vecumā, un džekiem, manuprāt, vēlāk. Nav. Tā viņi tur ir uzbūvēti, ka tie vīrieši bišķi pieaug lēdāk nekā sievietes. Tāds mums novērojams. Arī uz sevi domāju. Un tad tas pieaugušais arī ir tas, kas to visu attīst un iepazīst sev un mēģina veidot to harmoniju starp to iekšējo zvēru pusaudzi. Un tikt vaļā no visiem parazītiem lutošiem, kas mani ieparinājušies. Ja? Viņi sākumā ir ārpusē. Bērns arī tad, kad baidās, viņš baidās nevis tā kā iekšā no kaut kā, bet tur kaut kāds priesmonis zem gultas, mammiņa, tāpēc ilgāk mums paliks man pasaciņā, vai tur kāds aizskrievi noslēpies, un viņš tādā veidā bija tā kā pats radījis tās bailes, bet viņš tā kā manipulē, lai viņš saņem tās divas pamatlietas, kas jebkuram bērnam ir vajadzīgs, lai viņš izaugt normāls, jauks un unikāls. Drošība, fiziskā drošība, viņa par kāds parūpējās. Sasita celīti, kāds papūši uzlīmē ceļmalā, un pasaka, līdz kāds apsadīs, un viņš iet atkal sit tā celē. Un mīlestība, beznosacījuma mīlestība. Nevis tāpēc, ka tu labi uzvedies un esi labāks nekā kaimiņāniņa, bet tāpēc vien par to, ka tāds brīvniņš es pasaulē. Un ja šitajā zonā nekas nenokļuko tajās pirmajos 5 gados, mums diezgan vieglējam cilvēki, bet visiem nokļuko. Daudz vai maz, bet tas ir tāds, manuprāt, tāds pasaules uzstādījums, ka tā jābūt. Jā, tas ir tas dotais lielums, jā. Jo tā mūsu traumatoloģija, ja tās grūtības, kurām mēs izējām cauri, īstenībā no sākuma liekas nepatīkams un gribās kā tur pagātnē sodīts. Tu man līdz dzīvi sabojā. Bet īstenībā, ja paskatās, visi tie notikumi mūs spēcina. Mēs attīstam kaut kādas iemaņas, kaut kādas spējas, lai pēc tam es pats varētu iet tālāk. Un palīdzēt citiem. Bet tev grāmatā ļoti skaisti izstāstīts par to, kā tu gribēji glābt dzīvi, kā tu nodarbojies joprojām ar režiju, un kā tu esi gan cilvēku pētnieks, gan mākslinieks, gan viss pārējais. Izstāst. Es nezinu, vai visi zina par šo te spoguļošanas metodi, ko tu jau pieminēji. Jā. Tātad tā ir viena no metodēm, ko mēs arī varam izmantot, tā kā sava tā pieaugušā uzturēšanai, sava pieaugušā stiprināšanai. Kā jūs vispār līdz tam esat nonākuši? Kas ir tavi domu biedri? Drusciņi par to. Tas ir spoguļošana. Tas ir tās nosakums. Tad, kad es gribu taisos uz balvu un gribu saprast, kā es izskatos, es pieeju pie spoguļa. Te kaut ko, te man mati kaut ko. Tas ir tas, ko es redzu spoguļu. Nē. Bet principā jau es redzu tikai savu priekšstatu par sevi. Es īstenībā neredzu, kā pasauli man redz. Un spoguli pat muguri ir grūti apskatīt. Jā, tā kā es tikai redzu kaut kādu daļiņu no sevis un tikai savu priekšstatu. Tas šo spoguļošanas metode, viņi sākotnēji radīja 3 psihoterapeiti, Andris Gesti, tur ir mākais, jā, viņam viņš tagad horoskopiem aplikt. Jā, kas šodien kaut kas šoties notiek. Nē, ok.
viņi sāk radīt kaut kā tādu metodu, kas ir tāda aptveroša, kas būtu tā kā foršākā, ātrāka, efektīgāka nekā kaut kāda psihoterapija, kur iet gadiem kaut ko tur ņemās. Un ko varētu cilvēki izmantot arī bez beigām tur zināšanu. Es tur biju pirmajā izmēģinājuma trusīšu grupā, ko savāca, lai pamēģinātu uz cilvēkiem, jo viņi no sākuma to viens uz otru to metodu taisīja. Tas strādā, ja? Jā, un, lai attīstītu to. Un es tur trāpījos iekšā, es ārkārtīgi aizrāvos ar to, man patika, es sāku izmantot izrāžu iestudēšanā tos paņēmienus. Ja tur galvenais paņēmiens ir darbināt iztēli. Ar iztēlu tas ir ģeniāls instruments, ar iztēlu var jebkur iekļūt. Nākotnē, pagātnē, savā ķermenī. Nu, piemēram, tāds grib uzkomponēt izrādē mūziku, viņi vispirms sāk kaut ko iztēloties. Viņi nevar izdomāt to mūziku, viņi kaut ko tur, un tad tā mūzika atnāk. Tā ir, apmēram. Apmēram tā ir. Jā. Es ar kaut ko gribu uzrakstīt, es taču nezinu, man nav. Cilvēki gaida. Vienkārši tu parunāsim vēl par radošanu procesu, ja? Tas viņa necina. Bet pēc spoguļošana, ja? Un faktiski tā ir tāda metoda kopums, tur iet viss tos zvērs, bērns, pusaudzes, pieaugušas, iztraucējušas struktūras, nākotnes vīzija, misija, unikālais es. Viss šo te izrādās kopā. Bariņā var arī viens pret vienu. Var iziet šitam cauri un apskatīt sevi, savu dzīvi, savu pagātni un nākotnes vīziju ar iztēles palīdzību. Un tā ir tāda metoda. Viņa ārkārtīgi ātri, veikla. Citiem tās izmaiņas notiek raitāk, citiem tā kā man. Jo lielāk bremzes par sevi es nezinu. Ja? Kurš tik lēni mainījies pasauli. Un tas rezultāts ir smaids, cits spīdums tajā. Es pārstāju baidīties, izjust vientulību, tur gaidīt no citiem kaut ko, ka viņi man palīdzēs, darīs laimīgu, tur pārstāju meklēt sev otras pusītes. It kā es būtu pa pusē. Un kaut kā atgriezties pie savu tā autentisku, tas ir tas mērķis. Un mēs ar manu kolēģi Jānitu Andersonu, tur esam ritīgas sadaļas izstrādājuši, tā kā vienojušies, ka saucamies līdzautori, to visam ir 5 cilvēki, kas to metodu radījuši. Viņi var tiešām izmantot, lai sevi iepazītu, lai izrādes taisītu, lai pārbaudītu savas idejas un projektus. Viņai nav robeža. Un tas galvenais paņēmiens ir fantāzija un iztēle. Dažreiz nevar saprast, kurš ir fantāzija, kur ir iztēle. Ja man būs labi un tev no tā slikti, tas nestrādā. Čau. Nav godīgi, jau ne? Man ir jāatrod veids, kā es, nesaprotājot tavu zemeņdobu, kas tev ir svarīgi. Varbūt man vienaldzīgi. Respektēt tev, jo ja es nerespektēju tevi un nerespektēju citus, tad visiem ir tiesības nerespektēt man, tāpēc jau arī noziedznieks liek cietumā. Tas nav viss, kas uztraucās vai cieši vai jūtās bēdīgi. Tas ir daļiņa tikai no manis. Paņem viņu rokā. Aprunājies. Mainās zibenīgi noskatīt. Paliek skaidrāks prāts un sākās, kā es saku, maģiskie procesi. Uzrodās tāntīte. Uzrodās kaut kādas kompetences, kāda naudiņa atnāk pēkšņi. Un atnāk risinājums. Iestrēgi nevar saprast, kā lai tu izrādājies. Nomierinies. Aizies toli. Atnāc atpakaļ tā. Akterim pasaka, būs tā. It kā tur būtu visu kaut kas nokārtojas, bet vajag rituālu. Jo, ja tad, kur tu esi uztraukts un saspringts, ne sargeņģeļi, ne vēli, neviens ar tev normāli nevar parunāt, ja? Tur tāds privāti māja rajoniņš, viss tur smuki tādā, pārielā tur pensionāri pāris, tam miegs nenāk, tur 7 no rīta, ja tur saulītē dzer kafiju, šūpurkrēslos, tur viens tur tāds tajā mājā, tur tāds samiegojas, kofrīts krienas dārg. Viņš skatās, ja tur tāda laimīga sēž, viņiem pa vidstundas. Un sunītim kaut kas kā išana, tu viņš ir kas mīlīgs, nocās, nav labi kaut kas, bet nav jāskrien uz darbu, aizskrien uz darbu. Otrā dienā viņš skatās, tieši tāpat viņš ir tur laimīgs un nelaimīgs. Trešā dienā viņš nevar izturēt un iet klāt. Kas te ir? Jūs te tādi laimīgi sēžat? Sunītis te mocās, varbūt viņi pie dakteri jāved. Ko? Suns mocās. Suns. Viņš uz naglas sēž. Ko te viņš nekāp nost? Nezinu, laikam vēl var izturēt. Tiemžēl mēs mainamies tāpat. Varbūt pāries. Varbūt kaut kā tabletītā pēdīs, pāries, jā. Paceries, ka jums zobs sāk. Jūs tā kā neskrien uzreiz pēc zobu. Varbūt tu te pasildīsi, te kaut kādu krustnagliņu uzliks vēl kaut ko. Un nepāriet.
Nu, laikam būs jātērē naudu, laiks un jāiet. Krīze mūs dzen uz attīstību. Ja vēl var izturēt, nekas nemainīsies.